slēpēs dzirdi. Reizē smieties un raudāt, skaļi dziedāt un mazliet skumt. Vakar sadziedāšanās laikā Meža parka lielajā estrādē jaunieši saprata, tās tiešām ir atvadas. Bet noteikti ne mūsu pēdējie dziesmu svētki, jo mēs atgriezīsimies. Mēs noteikti atgriezīsimies. Un mēs būsim stiprāki! Visi tik forši! Negribas braukt mājās. Es ir pateicu jau manai omai! Sākumā kaut kur gribējās, bet tagad nē, paliekam te. Tu saproti, ka šitas viss tūlīt beigsies. Par to nevajag domāt, ka viss beigsies. Vajag domāt par to, ka mēs esam te tagad un jāpriecājas. Mēs jūtamies superīgi. Tagad mēs ļoti gaidījām sadziedāšanos, bet vispār viss koncerts bija ļoti augsts un viss bija ļoti forši. Nekad nebūtu citēt, ka tas tik ētiski būtu raudšā un nodziedāt. Un pamazām kolektīvi, nevairs kā vienota upe, bet kā mazi strautiņi, virzās uz saviem autobusiem. Mums ir visas meitenes noraudājušās. Gan aiz sajūsmas, gan aiz tā, ka kādai varbūt vairs nebūs skolēnu dziesmu svētki. Draudzīgi. Mums asaras tā, ka mēs esam laimīgi. Kā viņa ir nogurusi? Mēs gribam vēl. Mēs gribam vēl. Mums jāiet uz Mego un pateica, ka, lai pasaka tam, kurš piebrauks, lai iet arī uz Mego, lai brauc uz Mego. Un tagad mēs domājam, kur ir tuvākais Mego. Cikos būsiet mājās? Vēl vakarā. Vai agri no rīta? Tieši tā. Tas ir labākais jauktais koris Latvijā! Mums arī noveicās iekāpt īstajā autobusā. Kas jums dod to dziedāt prieku? Tas mūsu skolā vienkārši ir ieausts. Tas, man liekas, ir sienās. Tas ir mūsu brīnišķīgajos pedagogos, mūsu bērnos, kuri ir atnākuši no vecākiem, kas pirms tam ir skolā mācījušies. Tās ir paudžu tradīcijas. Būsam pa priekšu? Nē, tas nav mūsu autobus, bet paldies! Dobeles mūzikas skolas zēnu kora dalībnieki jau autobusā. Arī viņi mājās atgriežas ar pirmo vietu koru karos savā grupā. Ļoti labi. Pirmā pieredze īstenībā. Ļoti forši. Pirmie dziesmu svētki pagāja ļoti forši. Es jūtos ļoti laimīgs, kad viss šitas beidzies, bet arī ļoti bēdīgs pamatot šos svētkus. Bet pēc 5 gadiem varbūt tiksimies atkal šitiem svētkiem. Nu, sarunājam, ka tiksimies. Jā. Dod 5. Ralf, un mēs turam tevi pie vārda. Sarunāts? Aija Kīnca, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.